Bet to visu tā tiešām tā, tas viss ir patiesībā jāzina. Mēs kaut kur reizēm tā visa tā mākslas lieta reizēm ir pārgājusi, man liekas, tādā komercijā un tādā vienkāršā stancēšanā. Es nesaku, ka tas ir slikti vai tas ir labi, bet kaut kur zūd tas dvēseliskais, tas elementārais cilvēks. Ja? Tas, ko mēs paši arī šajos mēģinājumos esam sapratuši, mēs esam cilvēki. Ja? Un viņi saka, es viņiem saku, nevalkat, bet mēs esam cilvēki un mēs gribam tur pavilkt. Bet piedod, šita tomēr nebūs. Kordiždentos es mācījos sākotnēji pie Veismaņa Andra, bet man ārkārtīgi interesēja, tad jau interesēja orķestra diriģēšana. Patiesībā tas ir atkal mammas pirks. Mamma man ved uz bērnu koncertiem. Man ārkārtīgi patīk, kā skan tās obojas. Tie ragi savādāk. Kāpēc tie ragi skan savādāk? Tad bērni zina, kā ar elementāri. Kāpēc? It kā viss ir vienādi, vīrietis un sievietes, ja? Bet kāpēc viņi visi skan dažādi tomēr, ja? It kā tā nevajadzētu būt pēc dabas. Stūrakmeni repertuāram, īpaši pirmajam koncertam ieliku es pats, jo es uzreiz pateicu, tur ir jābūt Čaikovs 4. simfonijai, jo man jau nebija nekādas nojausmas, ka tā ir ārkārtīgi skaista koncerta zāle ar labu akustiku un izciliem skaņa režisoriem, ka viņi dara. Tas jābrīnojam, tas ir tā skaņa, ko viņi dabūna ārā. Tiešām nav tā apskaņošanas sajūta, ka tiešām tā dzīve skaņa. Un par cik koncerts brīvā dabā, es tiešām gribētu tādu, ne jau gluži latviešu muziku, ja, bet, lai būtu šī tautiskā muzika, kas ietu tā kā uz urā. Un tad viņi piedāvāja, tajā pat laikā viņi piedāvāja Bartoka 3. klavieru koncertu. Un tad, kad viņi piedāvāja 3. klavieru koncertu, es piedāvāju, tad liekam to Žāku Čehu svītu, un tad mums būs tāds slāviskais gals. Bet, kas attiecās par Beethovenu un Bartoku, es sapratu to viņa ideju, BB, jo nākamajā pēc tam būs pēdējais koncerts MM, Mocarts un Mālers. Par Beethovenu bija tā, ka saistībā ar to ārkārtīgi ciešo darbu grafiku, kas ir manu darbu grafiku, es vienkārši viņus lūdzu, vai viņi nebūtu mieru nospēlēt šos divus Beethovena skaņdarbus ar ciparu 2. Un viņi teica, jā, ok, un tad nāca tas mandarīna piedāvājums, uz ko mana menedžera teica, Ainar, tu apdomā kārtīgi, vai tu šo skaņdarbu gribi mācīties, sabojāt sev visus Ziemassvētkus un jauno gadu. Bet es teicu, kad pēc tā iepriekšējā plāna, ja mēs būtu bijusi decembrī, ka man nebūtu bijis problēma viņu iemācīties, godīgi tagad bija problēmas iemācīties, jo, protams, kad idejas ir idejas, bet mēs ļoti bieži atduramies pret naudu, un tas pats arī notika, diemžēl, Novosibirskā, tāpēc Bernsteina mesa tika pārcelt no decembra beigām uz janvāra beigām.
Jā, nu, šajā brīnišķīgajā koncertzālē, dabas koncertzālē, kur ārpus jumta mājo pamatīgi karsta vasara, es jūtos ļoti labi un nonākot pie šī orķestra, tā ir tiešām tāda ārkārtīgi droša un ātra braukšana, tā kā ar kādu labu Ferrari, un katrā ziņā tie ir visi tie labākie iespēja, un vēl vairāk tas lielais kontrasts, nu šajā gadījumā atbraucot no Šveices, kur bija tāpatās sniegs no dziļas ziemas nonākot vasarā, bet ar manu pašreizējo darbu vietu Novosibirskā, kur -32, tad šeit nonākot +32 grādos. Tas ir ārkārtīgi brīnišķīgi. Orķestris, tas, kā mūsu tā sabiedrība ļoti ātri nodibinājās, vēl jau vairāk, tāpēc, ka mēs spējām viens otram uzreiz piedāvāt kaut kādas lietas. Protams, tie pirmie mēģinājumi bija tādi, kā jau pēc brīvdienām viņiem, bet ārkārtīgi man patīk, ka darbā ar orķestri, kad muziķi paši piedāvā, ka viņi nav izpildītāji, bet ka viņi piedāvā. Un tad tu vari salikt to puslīti jau ne tikai no savām domām, no savām idejām, bet arī no viņa piedāvājuma. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi jautri. Ja būs uzaicinājums, brauks atkal? Ja būs uzaicinājums mēnešos, kas ir decembris, janvārs, februāris, vēl marts, obligāti. Paldies, tad vēl labi šokars. Vienkārši burvīgs koncerts šovakar. Klausījāmies Beethovenu, 2. simfoniju, 2. klavieru koncertu. Liriski, eleganti. Jāsaka, maestro Rubičs tiešām iesaistīja klausītājus. Visus 12,000, kas mēs bijām, un putnīgus arī. Putnīgi arī čivinājā līdz, noskatījāmies burvīgu saulrietu. Un patiesi izbaudījām kaut ko spilgtu un krāšņu. Bartoks bija pavisam aizraujošs ar spilgtām harmonijām, ar ostināto, ar ritmiskiem sitieniem un aizrāvos. Debšķīgi. Paldies! Paldies!